Sveiciens 24. gada vasarā! Es esmu Zaida un LV portālā es parasti veidoju informāciju par darba tiesībām. Šodien es tev pastāstīšu duci principu, kuru tev būtu jāņem vērā, saņemot un izmantojot savu ikgadējo atvaļinājumu. Pirmais princips. Ikvienam darbiniekam, ar kuru ir noslēgts darba līgums, ik gadu pienākas 4 kalendāra nedēļu ilgs atvaļinājums. Tātad 11 mēnešus mēs strādājam un 4 nedēļas, jeb 1 mēnesi, vasarā atpūšamies. Ņem vērā, ja ar tevi ir noslēgts uzņēmuma līgums, jeb pakalpojuma līgums, tad gan atvaļinājumu darba devējs tev neapmaksās. Atceries, ka atvaļinājumu noteikti vajag izmantot, un atvaļinājumu darba devējs tev nevar izmaksāt un kompensēt tikai naudā. Atvaļinājumu uzkrāšana nav par labu nevienam, jo īpaši tev kā darbiniekam. Otrais princips. 4 kalendāra nedēļu atvaļinājums tev pienākās neatkarīgi no tā, kāds ir tavs nolīgtais darba laiks. Vai tu strādā pilnu darba laiku vai 4 stundas, piemēram, dienā. Atšķirsies tikai atvaļinājuma nauda, ko tu saņemsi. Nākamais, trešais princips. To, kā tiek piešķirts atvaļinājums, nosaka likums. Pirmā iespēja. Pusēm vienojoties, jeb tev uzrakstot darba devējam iesniegumu, un otrā iespēja pēc iepriekš saskaņota un apstiprināta atvaļinājuma grafika. Ceturtais princips. Tavas iespējas izvēlēties atvaļinājumu laiku. Tev jāņem vērā, ka darba devējs būs tas, kas izlems, vai tavā izvēlētajā laikā var piešķirt atvaļinājumu vai nevar. Ja darba devējs teiks, ka nevar, tad jūs vienosieties par citu izdevīgu laiku. Un nav arī tā, ka darba devējs var vienpersoniski izlemt, kad tev jādodas atvaļinājumā. Ja nu vienīgi atvaļinājumā dodas visi iestādes darbinieki vienlaikus. Viens no principiem paredz, ka atvaļinājumu piešķir kalendāra nedēļās, nevis dienās. Tātad ir darba dienas un izejamās dienas. Atceries, ka savu ikgadējo atvaļinājumu tu vari izmantot pilnībā kalendārās nedēļās vai dalīt. Likums paredz, ka pilnvērtīgai atpūtai ir nepieciešamas vismaz 2 nepārtrauktas nedēļas. Tātad atvaļinājumu var dalīt 2 nedēļas un 2 nedēļas vai 2 nedēļas, 1 nedēļa un 1 nedēļa. Nākamais princips saistīts ar svētku dienām. Ja tava atvaļinājuma laikā iekrīt svētku diena, daudz nebēdā un nedomā, kad tev īsti darbā jāatgriežas. Droši vaicā darba devējam, tas ir viņa pienākums. Pastāstīt, kurā dienā tev darbā pēc atvaļinājuma jāatgriežas. Nākamais princips saistīts ar nepatīkamu situāciju. Ja nu gadījumā tavā atvaļinājuma laikā gadās saslimt, nekavējoties par šo situāciju informē darba devēju un pie reizes izlem, ko darīs ar savu atvaļinājumu. Izmantos to tad, kad slimības lapa tiks noslēgta, vai pārcelsi uz citu laiku. Ja esi jaunā māmiņa un tev ir bērniņš līdz 3 gadu vecumam, atceries, ka tev ir tiesības izmantot atvaļinājumu vasarā vai jebkādā citā tevis izvēlētā laikā. Šis pats princips arī attiecās uz situāciju, ja tev ir bērniņš invalīds līdz 18 gadu vecumam. Nākamais princips ir vērtīgs tām darbiniecēm, kas gaida bērniņu. Mīļās dāmas, atceraties, ka jums likums dod tiesības darba devējam atvaļinājumu prasīt un izmantot jebkurā laikā un pilnā apmērā. Un nu par naudas lietām. Likums paredz, ka tu kā darbinieks vari izlemt, kad tev saņemt savu atvaļinājumu naudu. Viena iespēja to ir saņemt dienu pirms atvaļinājuma kopā ar darba samaksu, un otra iespēja ir, uzrakstot darba devējam iesniegumu, atvaļinājumu naudu nedaudz ietaupīt un lūgt to izmaksāt nākamajā darba samaksas izmaksas reizē.